Man pīles riebas tādēļ. Es nezinu, viņš šķiet shady. Vasarā ejot ar sandalēm, man ir kaut kādas bažas, ka viņas varētu ieknāpt man potītājs. Es nezinu, kāpēc. Es kaut kad to esmu maz iedomājusies, un tagad tas sako man visu mūžu. Zinu, vispār putni ir tādi crazy Ej, Viņš tev uzkakāja? uz mani zāpaka! Oh, no gross as Jā, ej, tu vispār izdomāji, ka mums ir jānāk šo parku, pie kuriem putniem. Vēl viens iemesls, kādiem ir putni. Labi. Jā, Vitai nepatīk putni. Vitai putnis tikko arī uzkakāja, tāpēc, ka Vitai nepatīk putni. Un tad mēs sāksim filmēt. Tev vairs nav jāsaka sveiki, Kaķē. Kā tad tu tagad teiksi? Es runāšu kā normāls cilvēks. Ok, labi. Čau! Kā jūs redzat, mēs esam mūsu vloga kanālā jaunajā. Blogeri. Jā, blogeri. Šeit tad mēs publicēsim visus tos vlogus, par kuriem mēs jums stāstījām. Jo, lai gan jūsu atsaucība bija liela tajā, ka, jūs vēlaties, lai mēs filmētu vlogus, bija arī daži cilvēki, kuriem šī ideja nepatika. Līdz ar to mēs izdomājām, ka nav ko jaukt lietas kopā, radīt naidu pasaulē. Apjukumu, jā, arī. Visi tie cilvēki, kuriem patīk atrast internetā šoviņš un tā, tas viss paliek tajā pašā kanālā, kur tas bija, bet tiem, kuri grib zināt kaut ko vairāk, aizkulises jaunumus, tad jā, šī būs tā vieta, kur tie visi video tiks publicēti. Mūsu nākamais video būs par 25 interesantiem faktiem, kuru mums ieteica viens no skatītājiem. Kā viņi sauc? Kaut kas ar biz. Bizbonība. Tad mums būs 25 interesanti faktu video. Jā, par mums. Tādi dīvaini, varbūt interesanti un smieklīgi fakti par mums. Pēc tam mēs uzfilmēsim video, kas varētu ieinteresēt diezgan daudzus no jums, kuri ir prasījuši, hei, vai mēs varam pievienoties Atrast internetā komandai. Jā, drīz varēs. Visticamāk, jā. Jo mēs meklēsim vismaz vienu jaunu cilvēku, kuru uzņemt mūsu komandā. Par to jūs dzirdēsiet Svaigas asinis. Svaigas asinis, jo pirmais, ko mēs darām, ir upurējam. Tur aizies pirmais cilvēks, un tad mums būs vajadzīgs visdrīzāk vēl viens. Tā kā viens upurēšanai, viens visdrīzāk pāris no jums varēs tikt šajā komandā. Mēs esam tik antismieklīgi. Jā, šis ir ļoti nopietnas informācijas video. Tad mums jau ir nākotnē plānā uzrunāt visus latviešu blogerus. Visus! Un vispār cilvēks, kas darbojās YouTube'ā un veido video. Mēs zinām, ka Latvijā patiesībā ir diezgan daudz blogeru. Un šis ir tas brīdis, kur viņi sāk parādīties arī tā kā plašākā vidē. Jā, kaut kā cilvēki ar vien vairāk subscribe kanāliem un tā kā saprot, kas ir kanāli kā tādi. Nevis tikai ieiet paskatīties kaķu video. Jo mēs gribam jums iepazīties. Jā, apkopot jūs visus un, kas zina, varbūt vasarā kādu kopīgu pasākumu uztaisīt. Jā. Satikties, parunāt par dzīvi un par montēšanu. Par montēšanu? Montēšanu, visticamāk, nē. Bet, kaut kā tam līdzīgi. Man šķiet, ka varētu būt diezgan forši, ka visi tā savācās kopā, sapazīstās un papļāpā. Mašu kāds kopīgs video uzfilmēsim. Jā. Vai ne? Tas būtu diezgan jauki. Īstenībā, jā, šitas ir jādara. Šitas ir uzdevums. Taisīsim komūnu. Tā kaut kā. Tas laikam arī šobrīd viss. Tie būs 3 nākamie video. Un, protams, nepaliks arī nekur tie video, kur mēs runājam par jūsu ieteiktajām tēmām. Neuztraucieties, tās mums ir saglabātas, tā kā chill. Tā, tas laikam arī viss. Jā. Tas ir viss. Šovakar vēl epizode. Jā. To neaizmirstiet. Vīta dod savu padomu pēdējo šodien. Kas tas ir? Kas tā par lietu? Kāpēc ir jādod padomu? Tev ir jādod, cilvēki gaida no tevis padomus. Jā, zupai pieliek burkāns, tad zupa paliek dzidra. Vai arī iepielēja mazliet šņābi. Tad izvēlēties burkāns vai šņābi. Esam nedaudz.